Labdien visiem! Jā, esmu skolotāja ar šo vārdu jau 25 gadus, bet pirms tam jau arī tikai drusku varbūt citā skolu līmenī. Labdien vēlreiz! Jā, protams, arī es esmu skolotāja un, nu jau jāsaka, ļoti ilgi, manuprāt, 36 gadus, un tā ir Tilža, mana mīļā, un Balvi. Tātad es esmu skolotāja no rīta līdz vakaram. Bet sakiet lūdzu, tad, kad jūs abas kā jaunas meitas stājāties, toreiz mēs teicām konservatorijā, mūzikas akadēmijā, jūs droši vien domājāt par diriģentes karjeru, vai tur tā doma arī bija, ka jūs būsiet skolotājs? Nu, nē, tā doma nebija, bet vispār bērnībā bija doma būt par skolotāju. Es mācījos kordiģēšanas nodaļā konservatorijā un pabeidzu jau mūzikas akadēmiju zem šī nosaukuma, un tāpēc es arī pieminēju, ka sākotnējos darba gadus es strādāju ar pieaugušo koriem un arī Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā diriģēšanas nodaļā, un tikai no 2000. gada sāku strādāt Rīgas doma kora skolā. Nu, kāpēc es arī pieminēju, ka tie ir 25 gadi tādi skolas darbs, jeb mūzikas skolas darbs. Iestājos tātad Reizeknes mūzikas vidusskolā, tur gan bija apzināts solis paslepus no vecākiem, jo vecāki bija pret. Nokārtoju iestāju eksāmenus un pabeidzu kordiriģentus, un tad man bija šaubas, vai es būšu skolotājs. Un tā ir sanācis, ka es vairākas reizes esmu mēģinājusi gan no mūzikas, lai cik jocīgi nebūtu, gan no skolotāja darba atvirzīties, jo esmu mācījusies vēl, un es esmu svētku režisors ar augstāko izglītību, ar domu, ka es skolā nestrādāšu, bet kaut kā laikam liktenis ir sakārtojis, un tomēr tā mūzika savos valgos tur, un jā, un tad, kad es izšķīros, ka jā, tomēr es būšu mūzikas pedagogs, tad ir šie 35 gadi. Atceroties savus skolas gadus, jūs noteikti atceraties tos skolotājus, kas iedvesmoja jūs. Kādas šobrīd atceroties ir tās īpašības, kas tādu mazu dziedošu meiteni iedvesmo, padara par pasaulē atvērtu cilvēku un tālāk nākotnē ļauj iedvesmot arī citus. Varbūt tie nemaz nebija mūzikas skolotāji, varbūt kādi citi. Kas ir tie cilvēki, kurus jūs atceraties šodien? Viens no skolotājiem, kas nekad nav bijusi mana skolotāja, ir Ināra Malniece, kas bija klavieru skolotāja un sieviešu vokāla ansambļa vadītāja Lubānā, no kurienes es nāku. Un es vēl pirmsskolas gados regulāri gāju mammai līdzi uz ansambli, un manā skaņas ideālā vislielākā loma ir skolotāja Inārai, jo tas ir tas, ko es secināju pirms nedaudz gadiem, ka es esmu savu koru skaņu uzbūvējis pēc tā, kā manā galvā skan skaistais Ināras soprāns. Un viņa nav bijusi nekad mana skolotāja, viņa bija manas māsas skolotāja. Bet man ir daudz skolotāju no sākumskolas laikiem, kuri man ir iedvesmojuši, un viena no tām bija fizkultūras skolotāja. Viņa bija jauna, skaista, košā sporta tērpā, un viņa mums deva grūtus uzdevumus, mums bija iespēja lekt pār buku, viņa mums to mācīja, man visi šie izaicinājumi patika, un man jau toreiz likās, ka es gribētu būt tā kā skolotāja Valda Šilova. Un vēl bija nākamā skolotāja, kas no 1. klases man mācīja dziedāšanu, arī jauna, tikko vēl nebija beigusi konservatoriju, jo manā 2. klases noslēgumā brauca komisija pieņemt viņas valsts eksāmenu, un tā ir Silvija Bērziņa, un tāpat arī mana klavieru skolotāja Ingrīda Gailīte bija tikko no Daugavpils institūta
pirmo gadu Lubānā, kad es sāku pie viņas mācīties klavieres. Man bija kolosāls jaunas skolotājas. Tagad es tā padomāju, cik man šobrīd gadu, un varbūt, ka jaunām skolotājām būtu jābūt daudz vairāk visiem bērniem, bet nu vēl pastrādāšu. Un tad bija daudz citu skolotāju, bet vienu, ko es varu teikt saistībā ar profesijas izvēli, toreiz neapzināti. Mana klases audzinātāja, vācu valodas skolotāja Maiga Bergmane, man uzticēja 4. klasē vadīt klases ansambli. Es nezinu, ko es tur darīju, nestādos neko priekšā, ko es prasīju mācīties tām meitenēm. Laikam viņa izvēlējās, kuras būs tās dziedātājas, jo viņa pati bija skaista alta dziedātāja ansamblī. Un bija, kā jau padomju laikos, bija patriotisko dziesmu konkursu, un visām klasēm bija jāpiedalās. Nu, un tā es sāku 4. klasē vadīt, un katru gadu vadīt to ansambli. Un mums ļoti, ļoti labi veicās, ne tikai skolas līmenī, bet arī Madonas rajonā. Man jau šķiet, ka visā dzīves laikā nepārtraukti kaut ko es aizgūstu, kaut ko, kas mani iedvesmo, kāda domas, kāda spārnots teiciens vai uzmundrinošs teikums, bet noteikti viena no skolotājām tā ir skolotāja, kura mani uzaicināja dziedāt ansamblītī. Es nāku no Viļāniem, tātad Reizeknes puse, un tajā laikā Pionieru namā bija ansamblis, kurš piedalījās arī Ko tu proti, un tur es vienmēr ar tādu lielu pietāti, ar tādu kaut kad varbūt es arī tur dziedāšu, un tad vienā reizē pienāk skolā klāt skolotāja saka, varbūt tu vēlies atnāc uz Pionieru namu uz mēģinājumu. Es tur biju vismazākā, bet šī skolotāja bija ļoti sirsnīga, tāpat laikā ļoti prasīga. Mēs arī ļoti daudz mēģinājumos runājām par dzīvi. Ne tikai dziedājām. Un tas es pieļauju, ka arī manus kaut kādus ievirzes arī veidoja. Un tad viņa bija arī tā, kura pamudināja. Tātad skolotāja Rimša, kura varbūt tu pamēģini, varbūt man šķiet, ka tavs ceļš būtu ejams šinī virzienā. Es noteikti gribu arī savu skolotāju Emīliju Slišāni, kura iemācīja būt stingru mugurkaulu, kura brīžiem bija ļoti prasīga tā kā asaras bira, bet pamatoti. Pamatoti man viņas bira. Viņa teica, ja tu kā diriģente nevarēsi, tad tu domā, tavi koristi varēsi. Pamatoti teica. Un vēl viena skolotāja, Rota Salmiņa, kura man nav mācījusi diriģēšanu, ar kuru es joprojām arī kontaktējamies. Un tas ir tik sirsnīgs cilvēks, tik mīļa, kura joprojām arī manām gaitām es redzu arī seko līdzi. Jā, šie te pedagogi noteikti mani ir iedvesmojuši, un noteikti vēl vienu, kura nav saistīta ar mūziku. Tā ir režisore Anna Jansone, ar kuru mēs joprojām esam ļoti labi, pat teiksim, draudzenes, netiekamies bieži, bet Anna Jansone arī ar šo sirds dziļumu, patiesumu un vienkārši dzīves gudra sieviete. Bet sakiet, vai tas nav tā kā mazliet pat bailīgi iedomāties, cik liela varētu būt tieši jūsu loma kāda maza cilvēka izaugsmē? Jā, par to nākas aizdomāties tiešām kādos brīžos, kādās situācijās. Arī vakarā man bija tāda situācija, mums bija koncerts ar viesiem no Hannoveras, un blakus sēdēja 2 pirmklasniecītes, un viena no viņām vienā brīdī skrēja kaut kur citur pārsēsties, bet laikam viņa gribēja pie tēta apsēsties, un viņa raudādama atskrēja atpakaļ, skaļi raudāja, un tad es
mazliet iesaistījos, jo es sēdēju viņām blakus un mēģināju, tā kā palīdzēt, nomierināties un parunāties, kāpēc viņai uznāca raudiens, un mēs to atrisinājām, es viņai apsolīju palīdzēt un tā tālāk. Bet par to jautājumu, ka tas ir ļoti nozīmīgi kāda cilvēka, kāda maza, jauna cilvēka dzīvē, to es nekad neaizmirstu strādājot. Jo tie izšķirīgie mirkļi, kāpēc kāds turpina, vai kāpēc kāds izvēlas profesiju, vai tieši pretēji neizvēlas, tas ir atkarīgs no kaut kādām sajūtām, piedzīvotā, pārdzīvotā, gandarījumā, uzslavēšanas, vai kā Linda stāstīja, paaicināšanas uz ansambli. Es arī saņēmu nesen vēstuli no vienas piektklasnieces mammas, ka viņa rakstīja, un pirmais teikums bija, jūs varat neatbildēt uz manu vēstuli. Bet tālāk bija rakstīts, ziniet, Stella vēl šajā skolā mācās jūsu dēļ. Viņa droši vien jau būtu kaut kur citur, ja nebūtu koris, kurā viņa lido. Un zinu arī lielas meitenes, ko es satieku kādreiz uz ielas, absolventis, vai kas dzīvo ārzemēs un atraksta ziņu, vai skolotāji, sen neesmu Latvijā dziedājusi, varbūt kaut ko kopā varam uzorganizēt. Tam ir milzīga nozīme. Ļoti lielu laika posmu sanāk pavadīt ar saviem audzēkņiem un neapšaubāmi, ka šo te emocionālo un ceļa izvēles, tālākā ceļa izvēlē arī es noteikti kaut kādu nospiedumiņu atstāju. Un es tā, ka nāku uz kolektīvu mēģinājumiem, tad es saprotu, ka dažreiz pat nekā profesionāli viņiem mani vajag, bet vienkārši kā cilvēku, kuram var uzticēties. Un ar katru gadu es to jūtu arvien vairāk. Mazie dažreiz ielien apsēžas klēpī, otrklasnieks apķeras. Un man jau gribas domāt, ka jā, ja uztic kaut ko tādu, ne jau visi, protams, bet kādu savu sāpi, vai vienkārši kādreiz grib uzticēt arī kādu savu prieciņu, tad mēs esam emocionāli noteikti tuvi. Un pirms arī izstāstīšu vienu gadījumu, varbūt pat divas. Pirms vairākiem gadiem ir agras rīts, ir man, laikam, ansambļa mēģinājums, tumšs gaitenis 8 no rīta, veras durvis. Es pat, tā gaismā pat neredz ienāk divas manas bijušās dziedātājas. Skolotāji, mēs vēlamies jūs apsveikt Ziemassvētkos. Tas bija kāds pat gandrīz mēnesis pirms Ziemassvētkiem. Ir dāvaniņa, mēs parunājamies, kā jums tur iet, viņas sen jau ir, viena ir juriste, otra ir policiste, un visus gadus dziedājušas gan korī, gan ansamblī. Es jau neapskatos, kas tajā maisiņā, mēs tur samīļojamies, un un pirms pirmās stundas es izņemu, skatos maisiņā ir arī apsveikums, un tur ir vēstulīte. Es to vēstuli lasīju, raudāju, un, protams, visu pirmo stundu emocionāla būdama es nevarēju novadīt, jo tur bija rakstīts tā: paldies, skolotāji, jūs mācījāt ne tikai dziedāt, bet iemācījāt mums arī disciplīnu, kas mums tagad noder, iet celties arī tad, kad negribas. Jūs par mums stāvējāt visur un vienmēr, aizstāvējāt mūs, lai kas arī nebūtu. Un, tur vēl bija garš, es tagad visu nelasīšu. Tas bija ļoti aizkustinoši, un tas nozīmē, es šīm meitenēm kaut ko nozīmēju, vai atkal kāda piezvana, vai arī dažreiz ir bijis, skolotāji, daudz ir ārzemēs, bet šī saikne, kad atbrauc uz Latviju, bieži vien arī atnāk pie manis. Un arī tālākā, turpmākā muzikālā ceļa izvēlē, jā, ir mani audzēkņi, kas ir izvēlējušies daudz jau daudz ir izvēlējušies mūziķa ceļu, un jā,
to ir jau kordiriģenti un top kordiriģenti. Tātad mēs noteikti atstājam kādu iespaidu uz saviem audzēkņiem. Paldies par šiem sirsnīgajiem, siltajiem stāstiem, un es vēlu jums arī turpmāk iedvesmoties un iedvesmot. Paldies, Aira, paldies. Paldies!